Kāds tev būtu minējums, kur viņš varētu? Man minējums, domāju, viņš būtu šeit starpā. Minējums. Tad mēs varētu mēģināt salīdzināt šos te abus divus. Ne? Jā, viņi varētu būt vienādi. Vai, vienādi vai līdzīgi. Jā. Un viena lieta, kas var palīdzēt, ir varbūt nevienmēr skatīties tieši uz tiem skaitļiem, bet paskatīties, teiksim, ja mēs abus divus paņemam 2 reizes, un ja šis ir, piemēram, mazāks par šo, tad arī dubultot šis būs mazāks par dubultot šo, vai ne? Jā. Pamēģinām, kas tur notikt, ja mēs šos pareizinātu ar 2. Es domāju, ka te būtu. Kā būs šeit? 2 septītās būs 2 septītās. Un cik tas sanāk? Tas sanāk 4 14. Varbūt, ka šo var sadalīt vēl sīkāk. Ja mēs uz šo paskatāmies šādi. Kas būtu šis te? 2 14. Tad tas nebūtu vienāds ar šo. Nē. Ja mēs paņemam 1 septīdaļu un vēl 1 septīdaļu. Cik septīdaļas mums ir? 2 septīdaļas. Tas būtu 4 septītās. Jā. Tā, un tagad mēs sākām ar to, ka mēs reizinājām šo ar 2 un ieguvām šādus te rezultātus. Jā. Vai no tiem tu vari izdomāt, kurš no tiem ir lielāks un kurš ir mazāks? Drīzāk šis. Viņš ir lielāks vai mazāks? Lielāks. Lielāks. Un tu teici kaut ko par pusi? Puse šeit būtu 3,5, te ir 4. Tātad Šeit vēl pat nav pusi. Tātad šis ir lielāks par Jā. pusi un šis ir mazāks par Jā. pusi. Vai tu par šiem jau esi pārliecināts, ka viņi ir pareizā secībā? Nē. Jo šis ir vairāk par pusi. Vai šis bija vairāk par pusi, vai mēs viņam kaut ko darījām, un tad viņš kļuva? Reizinājām, un tad viņš kļuva. Jā. Tad par šiem vai tu esi drošs? Jā, es domāju, ka jā. Un kā tu varētu pārliecināt citus, ka tā tiešām arī ir? To es nezinu. Pamēģinam vēlreiz līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā. Pastīties tikai šoreiz pareizināsim ar 3. Un tagad kā paskaidrot, kurš ir lielāks un kurš ir mazāks? Šis vēl nav vesels. Mhm. Tur pietrūkst. Jā. Viena maz daļa, lai būtu vesels. Bet šis ir vesels un jau pāri veselam. Mhm. Un tātad viņi kādā secībā būtu jāliek? Viņi būtu jāliek šādā secībā. Labi.